Ir lietas, ko par estētiku tev nestāsta. Botulīna toksīns nestrādā uzreiz, to rāda pētījumi. Efekts sākās pēc dažām dienām un pilnu rezultātu mēs vērtējam ap 14. dienu. Ja tas nestrādā kā gaidīts, nevienmēr tā ir ārsta vaina. Bieži vien tas nozīmē, ka jāsāk strādāt ar ādas tonusu. Pulpām nevajag veselu mililitru, to nosaka jūsu anatomija. Bieži ir vajadzīga pildvielu kombinācija. Vienu formai, otru mīkstam, mitrinošam apjomam. Pareiza pildvielu ievietošana līdzinās mazai plastiskai ķirurģijai, darbs ar precīzām plaknēm, dažkārt arī ar ultrasonogrāfijas kontroli. Tāpēc labāko darbu tu nemani, tu redz tikai kļūdas. Kolagēna stimulanti nav nevainīgi. Zinātne rāda, nepareizās rokās komplikācijas ir un var būt ilgstošas. Eksotiskās injekcijas, egzosomas, polinukleotīdu, laša sperma. Pētījumi skaidri pasaka, nav klīnisko pierādījumu, ka injekcijas dziļajos audos dod prognozējumu ieguvumu. Toties, ko mēs redzam, nesaprotam audu reakcijas pat uz parastām procedūrām, piemēram, pēc IPL. Ar aparātiem tieši tas pats. Pētījumi rāda, ka nepareizi parametri vai rokas var izraisīt apdegumus, rētošanos un pēciekais un pigmentāciju. Tas nav spā, tas ir medicīnisks instruments.